Vai vienmēr vajag vakcinēties? Atceries ērču encefalītu? Es pat ļoti, jo 90. pavadīju visas vasaras mūsu piejūras mājas Salacgrīvā. Mani vecāki par šo bija atbildīgi un mēs vienmēr sekojam vakcinācijas plānam. Vairākus gadu vēlāk es piemirsu vakcinēties. Tā kā šogad es plānoju skriet mežā un piknikot pilsētas parkos, ir īstais laiks revakcinēties. Taču, iespējams, tas nav nepieciešams. Tāpēc esmu tuvākajai centrālajai laboratorijai, lai nodotu asins analīzes anti-ērču encefalīta vīrusa IgG, lai noskaidrotu, vai man ir vēl antivielas pret šo kaiti, pirms es vakcinēšos. Pēc dažām dienām saņemu īsziņu, rezultāti ir gatavi. Apskatījos centrālas laboratorijas vietne un man ir 300 vienības, bet ko tas nozīmē? Sazvanījos ar savu ģimenes ārsti Daktari Astru. Veic šādas analīzes, un kad tu interesējies par savu veselību un vakcinācijas kalendāru, bet SPK ir izdevusi jaunas vadlīnijas par revakcināciju, un tas būtu vajadzīgs veikt reizi gados, nevis kā tas bija līdz šim reizi gados. Tā kā, neskatoties uz antivielu daudzumu, es tev iesaku vakcinēt revakcināciju. Es sezonā esmu gatavs un noteikti revakcinēšos nākamgad. Nestāvi rindas un piesaki savu viziti centrālas laboratorijas vietnē.